12. aprīlī Miljonāru kluba ikmēneša tikšanās reizē viesojās un ar savu pieredzi dalījās uzņēmējs, biznesa konsultants un vadītājs skolas dibinātājs Kaspars Cvēģelis. Kad jūs saprotat to savu dzīves misiju, daudz bumbiņas sakritīs savās vietās. Ja es esmu izvēlējies, es būšu skolotājs, man nav tā, ka man visu laiku raust uz visām pusēm. Ir vērts iet tur, kur bail. Mēs paliekam stiprāki, mēs paliekam jaudīgāki. Svinīga Miljonāru kluba biedra karšu izsniegšana. Kā arī Miljonāru kluba idejas autora, motivātora Mārča Jensīša sveikšana, kā arī kluba 1. gada jubilejas atzīmēšana. Pie kafijas galdiņiem dalībnieki pārunāja dzirdēto, dalījās ar iespaidiem, kā arī stāstīja, kā katram sokas viņu pašu izaugsmes ceļā. Ja arī tu vēlies smelties jaudu, iedvesmu un vērtīgas atziņas, tiekamies jaudas konferencē 17. maijā un kursā 50 panākumu principi uz Bībeles pamatiem jau no 24. maija. Tiekamies!